Labdien! Es esmu Dzīvības koku valdes locekle Ināra Pomere un arī psihosociālās rehabilitācijas programmas koordinatore. Es ierakstu šo video, lai atvieglotu jums pieteikšanās anketas iesniegšanu un būtu pēc iespējas mazāk problēmu neiesniegtu anketu. Tātad, ieejot Dzīvības koka sākuma lapā, jums ir jāpaskrūlē uz leju, vai arī kā šeit, katrā datorā var būt atšķirīgi, jāatrod banerītis programmas 2025. Jūs uzklikšķinat uz banerīša un jums atvērsies informācija, kuru der izlasīt. Tur ir arī instrukcija rakstiskā veidā, bet pats galvenais, skrolējot zemāk, ir visas psihosociālās rehabilitācijas programmas kalendārs, kur jūs varat izvēlēties savējo. Ja ir sarkana atzīme pieteikšanās šeit, tad šī programma vēl ir atvērta, tur vēl ir daudz brīvu vietu un arī laiku, kur pieteikties. Ja programmai ir rakstīts pieteikšanās pārtraukt, tas nozīmē, ka programma jau ir pārpildīta ar rezervi gadījumos, kad cilvēki pēdējā brīdī atsakās. Tātad mēs izvēlamies, kas jums jādara. Tātad jūs izvēlaties savu programmu. Es paņemšu 29. jūniju līdz 5. jūliju. Spiežam uz pogas pieteikties šeit, un mēs nonākam anketā. Svarīgi ir sākt visu pēc kārtas un vispirms šeit pie izvēles pogas izvēlēties savu programmu. 29. jūnijas manā gadījumā spiežam, skatāmies, lai datums un programmas nosaukums ievadās šajā lokā, un tad turpinam tālāk. Ievedam vārdu, uzvārdu, visu prasīto informāciju lēnām. Tur, kur ir zvaigznīti, tie ir obligāti aizpildāmi lauki, jo pretējā gadījumā, ja kāds paliks neaizpildīts, tad programmu šo anketu nevarēsiet iesniegt. Tālāk ir apliecinājumi. Izlasiet un ar klikšķīti jūs apliecinat, ka esat iepazinušies un piekrītat šiem te apliecinājumiem. Turpinam tālāk ievadīt informāciju. Ja ir tuvinieks, atzīmējiet jā, un jums atvērsies loks, kur ir jāievada informācija, obligāti ir jāievada informācija par tuvinieku. Ja tuvinieka nav, loks neatvērsies. Viss tālāk secīgi. Pie invaliditāti apliecinoša statusa ir jāievada invaliditātes apliecības numurs, izdošanas vieta, datums, kā šeit rakstīts. Nekādus dokumentus te nav jāpievieno. Tie ir jāņem rakstiskā drukātā formā līdzi, apliecība līdzi. Ja ir ģimenes ārsta nosūtījums, tad ierakstiet šeit citi dokumenti. Ģimenes ārsta nosūtījums un arī tas tātad papīra formātā ir jāņem līdzi. Pēdējā vieta, kur visbiežāk ir kļūdas, kā labad netiek pieņemta anketa, ir šī sadaļa. Lūdzu, izlasiet pieteikšanās izskatīšanas noteikumus. Te labajā maliņā ir vieta slīdīte, ar kuru mēs noslidinam tekstu zemāk, un vispirms izlasam šo tekstu un atzīmējam esmu iepazinies. Ar to arī anketa ir aizpildīta, un jums atliek to tikai iesniegt. Spiediet pogu iesniegt, un jums ekrānā parādīsies informācija, ka jūsu anketa ir veiksmīgi iesniegta, un mēs ar jums sazināsimies. Tuvāko 2 nedēļu laikā jūs savā norādītajā e-pastā, esiet precīzi ar e-pasta ievadīšanu, e-pastā saņemsiet informāciju par tālākajiem soļiem, kā ar jums komunicēs. Es komunicēšu, lai mēs nokomplektētu programmu. 5 dienas pirms programmas sākuma es ar jums sazināšos telefoniski, bet tas viss ir uzrakstīts tajā e-pastā, kuru jūs saņemsiet 2 nedēļas pēc šīs anketas iesniegšanas. Es ceru, ka šis īsais video jums deva lielāku skaidrību, kā precīzi un veiksmīgi iesniegt anketu, un uz tikšanos programmā.